varbūt tu vari pastāstīt, kā tad klājas cilvēkam nacionāla pārliecība, kurš ir ievēlēts Rīgas domē šobrīd, kas ir domas vadība. Nu, kā jau visiem zināms, ar nacionālo pārliecību domē, Rīgas domē ievēlēts šoreiz ir krietni mazāk nekā ar pretēju pārliecību, un tādēļ šis darbs nesokās nacionālajā lauciņā tik veiksmīgi, kā gribētos. Ir dažādi sarežģījumi un dažas pat tādas elementāras lietas, lai atrisinātu, ir grūti izdarāms, jo tur ir labi noregulēta Rīgas domē balsojamā mašīna, ja, un neliela cilvēku grupiņa, kas aizkulisēs izlemj, kā būt Rīgai, ja, un tālāk tiek iedarbināta šī balsojamā mašīna un Pilsoniskā savienība un Jaunais laiks, kas atrodas opozīcijā, var paildzināt šo procesu, ko arī dara, uzrādot šīs kļūmes un pielaistās kļūdas un liekot par to atbildēt, bet gala rezultātā, kad visi jautājumi ir izsīkuši, tad iedarbina balsojamo mašīnu un viss tiek pieņemts tā kā aizkulisēs ir nospriests. Varbūt ar kaut kā sīkāk detaļās pastāstīt par to balsošanas mašīnu, jo tas tomēr izklausās ļoti interesanti. Jo tomēr jau ir, nav tā, ka Rīgas doma sastādīja tikai vienīga partija vai divas partijas. Kā tas izskatās? Varbūt kādu piemēru, kādu konkrētu jautājumu varat pastāstīt, kā tur ir bijis? Pēdējās aktīvās debatas bija par 1 miljonu piešķiršanu turismam, ko Šlesers izdomājis, kādā veidā popularizēt Rīgu starptautiskā mērogā un ar savām iestrādēm un bez jebkādiem konkursiem. Šis 1000 tika virzīts, izveidojot sev ieplānotās iestrādes par šo jautājumu gāja gars un plašs debats, diskusijas jautājumi tika uzdot un nekādas tādas korektas atbildes par to netika saņemts, jo nekādas tāmas, nekāda aprēķina, kā es teicu, arī nekāda konkursa nav notikuši, bet tālāk, kad cilvēki jau bija paguruši, tad atlika dot tikai balsojumam vaļu un tika nospiest podziņas, tā kā tas bija jau ieplānots. Varbūt es kaut ko īsti nesaprotu, bet manuprāt, pēc tā, ko jūs sakat, ir diezgan skaidri redzams, ka varbūt vērtēties tiesību aizsardzības kaut kādās iestādēs, policijā, prokuratūrā, jo piemērs tomēr ir diezgan kliedzošs, tie tomēr ir pašvaldības līdzekļi. Jā, bet no juridiskās puses, ja tu caur kaut kādām tiesības institūcijām skatīsies cauri, viss būs ļoti korekti un pēc likumiem. Ir problēma, kur tiek apspriesti, tālāk viņi tiek risināti ar balsojumu un tiek iebalsoti. Un tas tādā veidā visus šos jau vairāk kā 100 dienas arī šis darbs arī rit tiek likvidēts, daudzas lietas un apvienotas uz ātro roku, nepārdomājot. Un nesenā pieredze bija vienīgā iespēja, kā teiksim, panākt kaut kādu savu labvēlīgu balsojumu, bija balsojums ar kājām, kad Jaunais laiks un Pilsoniskā savienība kultūras un izglītības komitejas sēdē balsoja, kad atkal kārtējo reizi bez jebkādas smalkākas informācijas un detalizētas apspriešanas centās apvienot izglītības, kultūras un sporta departamentu savienošanu. Ir diezgan daudz tādu pasākumu, kas katru gadu notiek, un kuru notikšana vai nenotikšana ir diezgan cieši saistīta arī ar Rīgas domas atļauju un nostāju. Un kādas tad ir prognozes attiecībā gan uz 16. martu, gan attiecībā uz tuvāk esošo 11. novembri? Vai mēs nevaram gaidīt, ka šeit kaut kāda šķēršļi tiks likt, lai
šos pasākumus vienkārši neļaut sarīkot? Nu, šie šķēršļi jau, kā mēs zinām, ir visu laiku likti. Ja? Un tagad vēl ar tādiem papildus akcentiem, ja? Nesen aizvadītais 13. oktobris un tā kā šķēršļi būs, bet mēs savus karavīrus pieminēsim. Vai cik mums šķēršļi būtu, mēs to darīsim. Un kā jums liekas, vai ir kaut kāda mazākā iespēja, ņemot vērā, ka tomēr arī jūs esat domā, ka mēs varētu sagaidīt par tādu lietu, ka nākamajā gadā jūs no savas puses nākt ar iniciatīvu, lai nepieļaut 9. maija atzīmēšanu? Jā, par to jau ir rakstīts un runāts, un es personīgi atzīstu 8. maiju, kad mēs pieminam šos kritušos cīņbiedrus un neatzīstu 9. maija dzīves Latvijas teritorijā. Jo mūsu latviešu puiši atbilstoši tā laika iespējām Kurzemes cietoksnī nodemonstrēja, ka viņi ir līdz pēdējiem gatavi aizstāvēt savu zemi, un viņi bija neuzvarāmi. Viņi arī aizstāvēja savu zemi līdz pēdējiem. Viņus neviens nespēja uzveikt, viņi bija tikai spiesti kapitulēt un nolikt ieročus un iet mežā. Tā kā 8. maijā pieminam šos kritušos cīņbiedrus un nekādas dzīves 9. maijā Latvijas teritorijā. Jā. Attiecībā par šī gada 11. novembri tad viss paliek kā parasti, un mēs ejam gan lapu gājienā, gan ir koncerts šeit Krastmalā, vai ir kaut kādas izmaiņas? Attiecībā uz 11. novembri viss paliek tāpat, kā tas jau ir bijis 7 gadus no vietas. Šogad 8. gadu mēs visi vienosimies mūsu brīvības cīnītāju piemiņai, un notiks tātad lapu gājiens. Svētā uguns tiks uz lapām atnest līdz Krastmalai, kur apstājoties pa ceļām pie brīvības pieminekļa, arī neliels koncerts Strelnieku laukumā, un tālāk šo mūžības uguni mēs uzliksim uz ugunsplostu un palaidīsim Daugavā viņu pie tiem strelniekiem brīvības cīnītājiem, kur kāpēc mums nav zināms.